Eiropas sociālā fonda projekta pedagoģu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos finansējums sastādīja teju 20 miljonus latu, no kuriem 78% līdzekļu tika atvēlēti pedagoģu atbalstam. 3 gadu laikā no kopējā finansējuma projekta administrēšanai atvēlēta 10%, Izglītības zinātnes ministrijas projekta vadības atbalsta sistēmas ieviešanai 4%, sadarbības partneru atbalstam 6% un 2% pedagoģu novērtēšanas sistēmas ieviešanai. Projekta 3 aktivitātes tika īstenotas laika posmā no 2009. gada oktobra. To laikā tika noslēgti 65 sadarbības līgumi ar Eiropas sociālo fondu, ietverot 118 Latvijas pašvaldības. 3 īstenoto aktivitāšu ietveros līdz 2012. gada oktobrim atbalstu saņēmuši 38 945 pedagoģi. Pirmajā aktivitātē 410 pedagoģi saņēma atbalstu mācību izdevumu un karjeras izaugsmes konsultāciju izmaksu sekšanai, kā arī mērķa stipendiju mācību laikā līdz 6 mēnešiem. Tika īstenotas 70 kursu programmas un aktivitātes nodrošināšanā iesaistījās 34 izglītības pakalpojumu sniedzēji. Projekta otrajā aktivitātē 6439 pedagoģi guva atbalstu darbam izglītības iestādē nepieciešamai pārkvalifikācijai vai papildu kvalifikācijas iegūšanai. 9 augstākās izglītības iestādēs tika apgūta 91 profesionālā pilnveides programma. 82% no projektā iesaistītiem pedagogiem, jeb 23 406 pedagogi dalību ņēma 3. aktivitātē, izstrādājot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Pēc vienotas metodikas tika gatavot savas profesionālās darbības portfolio, atverot klases durvis vērtētājiem, skolas administrācijai un ekspertiem, tādējādi iegūstot kādu no 5 kvalitātes pakāpēm un iesaistīšanās laikā saņemot mērķa stipendiju. Pirmo 3 pakāpju pretendentus izvērtēja skolas, 4. pakāpes novada, bet 5. pakāpes pretendents valsts ekspertu komisijas. 90% pedagoģu novērtēti ar 2. un 3. kvalitātes pakāpi. Ar 5. kvalitātes pakāpi tika novērtēti 174 no projektā iesaistītajiem pedagogiem, visvairāk Rīgas un Zemgales reģionos. Kvalitātes pakāpes dalījums pa reģioniem bija sekojošs. 1. pakāpe, 2. pakāpe, 3. pakāpe, 4. pakāpe un 5. pakāpe. Paldies visiem, kas piedalījās!